tu gāji garām gaismai. Viņa raud pieturā, kāds viņai nozadzis cerību, kāds sit kādu uz ielas. Mēs klusējam, ar acīm vērsti ekrānā. Sakām, tā nav mana darīšana, bet vai ļaunums neuzvar, tad, kad labais izvēlas klusēšanu. Vecmāmiņa aptiekā skaita centus, pietrūkst 50, un mēs, kā ēnas, pājam garām, vēl domājam nes, kas būs vakariņās. Kad nejūtīt kļūst par stulbuma pazīmi, kad mīlestība laik pogas imitācija, mēs grimstam sistēmā dziļi. Viņi ir kā gaisma, kad visur ir tumšs. Tie, kas nesautīgi roku sniedz un palīdz, kad pasaule brūk un klusums melo. Viņi kā cerība, tur, kur viss nejūtība skailumā deg. Bet mēs ejam garām, tik pieraduši, līdzjūtību pērkam video rullīšos. Bet viņi ir kā gaisma, viņi vēl dzīvi, un tikai viņi var mūs vēl izglābt pa īsti. Sauc ar sunīti, tas ir trendā, sirds noraustās, bet tas ir ekrāna mēģinājums savākt sekotājus. Skopā asara, mēs to notraucam un domājam, varbūt karmā pieliku punktu sev tādam. Bet īstā cīņa nav tur, kur safe space, tā ir tur, kur kait klīzums no lēzlīs. Lai palīdzētu, nevis noklusētu, lai būtu tas, kurš ne tikai izskatās, bet tiešām dara, kad redz sāp. Cilvēks, kurš vēl redz, kļūst par relikviju, kā grāmata bibliotēkā, ko neviens vairs neaiztiek. Godīgums, kā senas monētas, uzticība kā stikla tīns virs plezām, kuras citi lauž bez nožēlas. Un vienaldzība ir kā vīrus lipīga. Mēs visi slimojam, bet tikai daži cīnās pret to, kaut arī sāp. Šis teksts nav par pārmetumu, bet spoguls. Skati sevi, vai vēl spīd kaut kas tur, kur reiz bija sirds. Viņi ir kā gaisma, kad visur ir tumšs. Tie, kas nesautīgi roku sniedz un palīdz, kad pasaule brūk un klusums melo. Viņi kā cerība, tur, kur viss nejūtība skailumā deg. Bet mēs ejam garām, tik pieraduši, līdzjūtību pērkam video rullīšos. Bet viņi ir kā gaisma, viņi vēl dzīvi, un tikai viņi var mūs vēl izglābt pa īsti. Pēdējais labsirdīgais būs izgaiss tumsā, un pēdējā palīdzības balss būs apslāpēta trokšņos. Kas pacels mūs, kas būs tas, kurš latpeldēs? Vai mēs turpināsimies, vai vienkārši pārvērtīsimies par vēlniem skrolēm stāstu?